Sveiki, mīļie! Pavisam nesen, šajās brīvdienās, biju kādā pasākumā. Pasākums bija ļoti bagāts ar iespaidiem, kuri man vēl mazliet jāsaprot, kādēļ es redzēju šo, kādēļ es jūtu dažādas jūtas un emocijas. Viena lieta, par ko gribu pastāstīt, tie, kas ar mani ilgāk miedarbojas, tie varbūt būs dzirdējuši, ka dažkārt es jūtu kontaktus ar citu planētu pārstāvjiem. Un, ja tiem, kas klausās, tas ir pārāk savādi, varat neskatīties šo video, jo arī man ir mazliet nērti to tā atklāti stāstīt un likt internetā, bet tā nu tas ir. Un braucot uz šo pasākumu, ļoti uz kontaktu nāca Andromedas pārstāvji, un ar viņiem man ir bijuši tādi pakārtoti kontakti. Es viņus jūtu, bet es viņus tik dziļi, tik tuvu nepazīstu. Tad šoreiz viņi nāca tiešām diezgan konkrēti, ar savu krāsu, ar savu emociju, ar izpratni, ka tie ir viņi. Un es šajā sarunā ar viņiem, kontaktā ar viņiem, vaicāju, kādēļ tas notiek, kāds tam ir iemesls un kas man sagaida šajā pasākumā. Tādu konkrētu atbildi es savā apziņā neieguvu. Varbūt kaut kādos tālākos slāņos tas viss bija, bet tā viņa klātbūtne bija šoreiz vistuvākā, kāda man ir bijusi ar viņiem. Pasākumā bija daži uzdevumi, vingrinājumi, vai varētu teikt liels vingrinājums garš ar dažiem posmiem. Un, kad viņš beidzās, bija vienkārši jāguļ uz zemes un jāsajūt savus ķermenis. Un tad viņi atkal atnāca. Un viņi vienkārši bija klāt. Es vēl nezinu, par ko tas ir, kādēļ, ko tas tālāk nesīs. Bet šobrīd tā izpratne ir, kāpēc ir saistīta ar finansēm. Varbūt tie, kas vairāk zina šos pārstāvjus, par ko viņi atbild, kādu viņiem uzdevumi, varēs ar kaut ko pakomentēt vairāk. Bet šajā pasākumā bija viena cita tēma, bet tomēr priekšplānā iznāca jautājums par finansēm, par milzīgām finansēm, par tādām, kādas man nav. Cerams, kādreiz būs. Tēma bija par arī no manas puses par to, cik ļoti skrienot pēc milzīgas naudas, man aizpratnē, milzīgas naudas, var palaist garām dzīvi. Cik ļoti mērķis paliek tik svarīgs, kad aiz tā neredz, nejūt, nepamana vispār dzīvi cilvēkus, dzīvus cilvēkus, būtnes ar savu stāstu, uzdevumiem, pārdzīvojumiem, pieredzēm. Bet cilvēks tiek uztverts kā klients tādām, es arī lietoju šo vārdu, es vienkārši nezinu labāku vārdu, kā nosaukt to, ar kuru tu miedarbojies, ja esmu tā kā vadītājs procesa un kādam sniedzu savu pakalpojumu, pavadījumu, klātbūtni, kā nosaukt šo cilvēku. Tad šeit bija vairāk klients tādā nozīmē, kurš pērk pakalpojumus, kurš jāiesaista, kuram jāsūta visu laiku ziņas un jāsūta. Un skrienot šim
teikšu, burkānam pakaļ. Vispār rodas tāda tuneļa veida redze un pazūd dzīves garša, dzīves baudījums, zūd saikne ar pārējo matēriju īstenībā, jo nozīme ir tikai kontā ciparam. Un šis cilvēks, kas izcēla šo jautājumu, viņš gribēja risināt šo jautājumu, kā tikt pie lielās naudas, pie milzīgās naudas. Bet es uz viņu skatoties, es redzu viņā milzīgu tukšumu, milzīgu nepiepildījuma sajūtu. Man šī cilvēka pat žēl, skumji par viņu, bet viņš jau to pat nepamana. Viņš redz tikai to, ka konta atskaitē ir 5 reizes mazāks cipars, kas arī priekš manis ir liels un milzīgs. Viņš grib tur 5 reizes lielāku. Un tā, kā es to savēlku to, ko es sajūtu ar to Andromedu, man ir sajūta, ka iespējams kļūdos, ka viņā ir tāda par sistēmu. Ļoti man viņa rādās, man viņa pēc sajūtām ir ļoti zila planēta. Un pēc tam šis cilvēks, kas izcēla šo jautājumu, kad es viņam uzdevu jautājumu par, ko tava sirdsapziņa saka, ko tu dvēseli saka par šo tavu situāciju dzīvē. Šis cilvēks neuztvēra manu jautājumu, bet viņš man teica, ka viņš no spirāla dinamikas nāk no zilā līmeņa, un tāpēc viņš rīkojas tā, kā viņš rīkojas. Un tas man rada tādu iespēju, varbūt kaut kā tas ir saistīts. Bet varbūt nē. Nu tālūk. Jā, tātad izvēlkot to esenci no šī mana teiktā, man ir palielinājušies mani starpgalaktiskie kontakti, kurus es vēl droši vien atklāšu dziļāk un vairāk. Otrā lieta ir redzēt plašāk, pamanīt, kad man ir šī tuneļa veida redze, kad viņa virza mani uz kaut kādu mērķi, kad es neredzu apkārt pilnīgi neko. Un trešā lieta, kādu mācības varu no šī izvilkt šobrīd un atskaņot publiski, ir neticēt tam, ko mēs redzam internetā, to, ko Instagramā, to, ko redzam rilsos un visur pārējo. Lai iegūtu klientus, tiek uzliktas milzīgas maskas, tiek algotas komandas, tiek pārdomāts katrs solis. Un reizēm aiz smukās bildes, aiz visbagātīgākajām mēbelēm, aiz vismīļākajām partneru bildēm, video un visa. Reizēm stāv tukša, salauzta dvēsele, kas ļoti, ļoti ilgojas pēc mīlestības, atzinības un kaut kā tāda, kas aizpildītu šo caurumu. Un, ja mēs kā skatītāji, kas redz šo visu, gribam to mērķi tā dzīvot kā viņi, mēs dažkārt pat nenojaušam, kādi dubļi tur ir īstenībā. Un sev varbūt laužam, pārmetam, sev liekam strādāt vairāk, vairāk tiekties kaut kur, lai būtu kā viņi, tuvāk viņiem. Mēs palaižam kaut ko ļoti, ļoti būtisku garām. Un mans lūgums vai aicinājums būtu vienmēr atcerēties, ka šie video spožie, gaismotie, lakotie cilvēki, es nezinu, kā to vēl pateikt, viņi teikt mākslīgi, kaut kur jau iekšā tur ir tas dzīvais cilvēks, viņš tāda vēselīte. Tas viss ir
lielos vilcienos teātris. Nu tā. Negribējās nobeigt tādas bēdīgas nots, bet varbūt viņa nemaz nav tik bēdīga. Ar mums viss ir kārtībā. Mēs esam tieši tādi paši kā viņi. Arī mēs pēc kaut kā tiecamies, kaut kur viļamies, kaut ko neredzam, kaut ko nesasniedzam, mēs alkstam, mēs ilgojamies, mēs pārdzīvojam. Viss ir tieši tāpat. Nu tālūk. Paldies. Paldies, ka skatījāties. Paldies, ka noskatījāties tik tālu. Priecāšos par komentāriem, iebildumiem, idejām, labu vēlējumiem. Paldies. Un tā.